Jā, te var parādīt arī šajā salā, kur arī tā vieta arī ir redzama, kur šis avots. Protams, turistu pievilināšanā, ne jau tajā avotā, tur kaut kas ir diezgan kaļķains, tas ūdens esot pat arī. Bet turistiem patīk tādas lietas, jā, ka tur ir kaut kāda slavenība peldējusies vai kāda slavenība ir kaut ko tur dzērusi, jā, tad turistiem tas piesaista. Bet tas mūžīgās dzīvības avots, jā, tas mums ir pieejams, jā, un Jēzus Kristus ir šis dzīvības ūdens. Un ticībā, uzņemot viņa vārdus, viņa mācību, mēs arī tiekam veidoti par ne tikai katrs atsevišķi par cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības, bet arī par draudzi, dzīvo draudzi. Atklāsmes grāmatas 12. nodaļā tur ir šis tēls, kur jau lasot tur pirmajos pantos, tur ir šī šķīstā jaunava uz mēnesi, spožā saules tērpā, 12 zvaigžņu vainags galvā, ka tā apzīmē draudzi, dzīvo draudzi. Vai šī draudze eksistē? Jeb tā ir tikai kā ideāls, kādai draudzē būtu jābūt? Jā, to mums derētu gan saprast, jo dažkārt liekas, kad paklausās, ka draudzē vajag būt tādai, draudzē vajag būt šādai, draudzē vispār citādākai jābūt, un tur vajag to un šo, un tā nav, un tas nepareizi. Un liekas, ka šīs draudzes nav vēl, ka viņi varētu būt tikai kaut kad nākotnē var būt. Kā tad īstenībā ir? Pret ko tad cīnās tumsas spēki? Šajā attēlā tur arī ir uzzīmēts tas puķis, tāds neliels, bet atklāsmes grāmatā tur ir rakstīts, ka viņš ir liels un bīstams. Jā, kā lielajā cīņā, jā, sātaniskie spēki cīnās pret Dieva ļaudīm. Tātad Dieva ļaudis ir, Dieva draudze ir. Viņa nevis kaut kad būs, viņa ir tagad. Bet dažkārt šajās visās sarunās un notikumos, ar kuriem mums iznāk saskarties, šķiet, vai rodās tāda šķietamība, ka mēs esam kaut kur tā kā vai pārejas procesā vai kā. Un te var būt tādu schēmu, es gribētu tagad piedāvāt, kā pirmais šīs aplītes. Jā, tas varētu tā kā apzīmēt vietējo draudzi. Vietējā draudze ar savām vajadzībām, ar savām īpatnībām, ar saviem ļaudīm, ar pazīšanās loku, zinām, kaut kādu kultūru, saiknēm. Vietējā draudze, kas pastāv, kas ir, eksistē ar savu vēsturi, sākums un tagadni. Taču mēs zinām, ka ir ne tikai vietējā draudze, ir arī plašāki mērogi, jā, tad mēs liekam šādā otru aplīti. Jā, to varētu tā kā saukt administrācija, vadība. Jā, ir mums vadītāji, ir kongresi sanāk, izvēla vadītājus, un šie vadītāji ar pilnvarām, tad viņi pārvalda finanses, darbinieku sarakstu, stratēģijas, plānus, misijas darbību. Tāds plašāks skatījums jau pat ne tikai valsts, bet pat arī globālā mērogā. Kad mēs arī zinām, kā notiek arī ģenerāla konferences kongress, tur arī to varētu mēs tā kā attiecināt uz šo te otro aplīti. Vai starp šiem abiem aplīšiem ir pretrunas? No vienas puses šķiet, ka it kā nevajadzētu būt, bet tomēr mums nākās to realitāti atzīt, ka dažkārt var veidoties zinām kāda spriedze. Kāpēc? Tāpēc, ka ir dažādi šie skatījumi. Vietējā draudze redz, kā tas notiek uz vietas. Kādas ir vajadzības uz vietas. Vadītāji, viņi skatās tā plašāk, viņi redz, kādas vajadzības ir plašākā mērogā. Un līdz ar to dažkārt ir tā, ka tā vietējā draudze griežās pie vadītājiem, jā, tur mums ir kādas vajadzības, mums vajadzīga palīdzība, jā, vadītāji mums var
palīdzēt. Savukārt, ja vadītāji pieņem kādus lēmumus, kas varbūt ir nesaprotami vai attiecīgi liekas, rada kaut kādas iepriekšējās statusa pārmaiņas, tad liekas, ka rodās kāda tāda kā neusticēšanās ēna varbūt pat arī, jā, ka tur vismaz kādreiz esmu dzirdējis, jā, agrākos laikos, jā, ka tur, ko tie vadītāji tur zina, jā, mums te ir vajadzības un tā, un jā, veidojās tāda tā kā zināma spriedze. Bet kas ir interesanti? Gan vietējā draudze, gan administrācijai ir savs redzējums, kādai vajadzētu būt draudzei. Un te parādās tieši trešais aplītis. Jā, tas, par ko mēs sākuma tas attēls bija tā šķīstā jaunava, tas ir atklāsums 12. nodaļā, jā, tā Dieva draudze. Kādai Dieva draudzei ir jābūt? Jā, vietējai draudzei ir varbūt savs skatījums, jā, kādai viņai jābūt ir, bet vadītājiem arī ir savs skatījums. Tur ir pie plānošanas, pie stratēģijas, vadlīnijām tiek domāts tas viss. Un varbūt dažreiz ir tā, kā doši domājot par šo, var teikt, ideālo draudzi, jā, te sanāk kaut kur tāds tā kā, nav vienprātības. Jā, kā tam vajadzētu būt. Vieni saka, tur vajadzētu būt šādi, otri varbūt saka, nē, jābūt ir drusku savādāk. Bet, jā, ir kopēji šis skatījums, kādai draudzei vajadzētu būt. Mums ir, protams, savu vietējā draudze, jā, mēs lūkojamies uz to, uz savām vajadzībām. Mēs redzam arī savu dievnam, kāds viņš ir. Arī, ir rakstījām lūgumi administrācijai, lai viņi mums palīdz. Jā, mums ir jumts. Esam par to ļoti pateicīgi. Jā, taču ir arī citas vajadzības attiecīgi. Jā, un mums te tagad arī atkal top vēstule. Es gan negribētu, lai šī vēstule top arī par kaut kādu, kaut kādu spriedzes avotu, lai viņš arī netiktu šī vēstule tā kā uztverta, bet tāpēc es arī runāju. Ir šī vietējā draudze, ir administrācija un ir tas ideālais, doma, kādai draudzei kopumā vajadzētu būt. Šobrīd mums varbūt pat būtu jāraksta arī vēstule uz savienību, ja ar lūgumu mums palīdzētu arī, jo remontu jau ir daudz, piemēram, fasādes remonts, pagalma remonts, jā, mums to līdzekļu nav, un mums vajadzētu rakstīt, palīdzēt, lai mums palīdz, jā, finansēm šīs lietas visas sakārtot, un līdz ar to šī attiecības ar vadību mums ir ļoti svarīgas, lai tās ir pozitīvas un pareizas. Un arī šī vēstule, kas tiek gatavota, lai arī tiktu uztverta, var teikt, pozitīvi, nevis negatīvi, lai šāda kā spriedze netiktu izveidota. Jā, protams, mums ir vietējās draudzes vajadzības, un mēs lūkojamies, kā tās arī izcināt, jo kaut tad šis pats jautājums par svētrunām, jā, ir svarīgs, jā, lai viņas būtu un būtu regulāri, lai nav tā, ka atnāk draudze uz dievkalpojumu un nav kas kalpo. Jā, šis jautājums ir svarīgs, lai gan lūkojoties atkal tā plašāk sarunās arī vadības līmenī tieši par misijas plāniem, ko te slēpt. Var pateikt tā, ka varbūt, ja tas attiecās uz vietējo draudzi, tad no vietējās draudzes tiek sagaidīts lielāks misijas darbs. No vietējās draudzes tiek sagaidīts, kā tā varētu izveidot vismaz kādu mājas grupu, vai arī kā plāns maksimums, ka vietējā draudze izveido jaunu draudzi. Jā, sanāksmēs tiek lasīti turpat no Elēnas Vaitas, jā, citāti dažādi par to, ka lūk,
vietējām draudzēm vajag saņemties, vietējām draudzēm vajag iziet plašāk misijas darbā, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka mums ir šīs vietējās vajadzības, kuras dažkārt pat grūti apklāt. Jā, tā kā te ir tādas dažādas skatījumi. Jā. Viens ir vietējā draudz, kā to visu redz, otrs, kā to redz mūsu vadītāji. Tāpat tās arī jautājums par kalpotājiem. Jā, mēs esam ļoti pateicīgi, ka Māris mums ir kalpojis un ir bijis ar padomu, ar svētrunām. Un mēs, protams, šajās pārmaiņu laikā mēs novēlām Mārim veselību, un arī, lai šajās pārmaiņās Dievs dod savu vadību arī tālāk, lai izdodās arī gūt kādu noteiktu līdzsvaru, un vēl jau vairāk, kā mēs zinām Bībelē šis labais apsolījums, ka taisns cilvēks nekad netiek pamests, un Dievs savus bērnus nekad nav pametis. Un arī šis jautājums arī par svētrunām, mēs arī ticam, ka nāks arī uzlabojums veselībā, un mēs atkal Māri noteikti kaut kad vēl dzirdēsim viņa vēsti, jo mēs augsti vērtējam Māra ieguldījumu, viņas svētrunas ir kvalitatīvas, labas, un mēs ceram, ka kādā nākotnē atkal mēs varēsim Māri atkal dzirdēt. Un arī šis vēstule, ko mēs rakstām Draudžu savienībai, tas arī ir kā aicinājums pēc atbalsta, jo, lai gan ir šie lielie plāni, tur jaunās draudzes un mājas grupas, bet ir dažkārt paklausoties jauniešus, kas nāk no misijas skolas, šķiet, ka tās vecās draudzes ir tā kā, lai viņas dzīvo pašas par sevi, mēs dibināsim visu jaunu. Labi, lai izdodās tiešām, lai ir šīs jaunās draudzes un mājas grupas, bet tomēr arī vecajām draudzēm arī ir jādarbojās, vecām draudzēm ir kaut tas elementārais dievkalpojumiem ir jānotiek. Svētrunai un sabatskolai tā nevar tas iet mazumā, tas nevar iznīkt, jo savādāk taisot jaunu draudzi, pametot veco, nekas īpaši labs tur var nesanākt. Bet arī par to domājot, par to jaunu draudžu dibināšanu, atkal no vietējās draudzes skatoties, atkal ir realitāte. Realitāte ir tāda, kas ir arī jau sen izpētīts, tas nav nekas jauns. Tā ir vienkārši realitāte, ar kur nākas saskarties, proti, ka lielākā daļa no visa tā, kas tiek paveikts, parasto paveic daži cilvēki. Tā tas ir visur, visos kolektīvos, visās organizācijās, to skaitā arī draudzēs. Kā aptuveni, tā 20% ir tie aktīvākie, pārējie varbūt nav tik aktīvi. Tāpat tās arī, ka šie 20% ir tie, kas paveic to 80% rezultāta. Un tas ir ļoti daudzās lietās visur, kur. Piemēram, arī, var sacīt, 80% produkcijas saražo 20% kompānijas, 80% problēmas, jeb noziedzības veido tikai 20% no visiem noziedzniekiem. 80% budžeta ienākumu nāk no 20% ieguldījumu. 80% sasniegumu nāk no 20% ideju, 80% pirkumu veids, 20% klientu. Un tā tas ir ļoti daudzās lietās, kā pat iznāk pat arī, kā lielāko daļu, ko paveic, ir no mazākā. Šīs 20 pret 80, tas ir tāds, var teikt, jau sen atklāts un jau sen zināms, ka tas tiešām tā tas ir. Kā, piemēram,
20% no visiem taviem draugiem sniedz 80% iedvesmas vai pat arī 20% no uzņemtās pārtikas dod 80% enerģijas. Jā, tas ir praktiski gandrīz visur, kur. Arī aizbergs. Jā, arī tāpat tās viņi peld tur okeānā, tur 20% virspusē redzam, lielākā daļa 80% ir zem ūdens. Jā, tā tas ir pilnīgi visur. Un līdz ar to arī 80% šīs draudzes kalpošanas veids, aptuveni 20%, jeb arī, kā ir vēl tāds drusku varbūt pesimistiskāks arī skatījums, ka misiju veids tikai 2% draudzes locekļi. Tā tas ir, jā, kā lūk, piemēram, ir kaut kāda aktivitāte, kaut tad, piemēram, tāpat ceļojošā biblioteka kaut vai, jā, vai pieņemsim būtu arī kāds misijas pasākums, jā, nebūs daudz, kas būtu tieši aktīvi vēlēties tur iesaistīties. Un tas arī ir saprotams, jo garīgās dāvanas ir dažādas, un ne visi ir sludinātāji pirmkārt. Ne visi ir pravieši, ne visi ir apustuļi. Jā, ne visiem ir dāvanas tādas, kas ir tiešām tikai dažiem cilvēkiem, un to arī mēs lasām arī jaunās derības vēstulēs. Bet tajā pašā laikā no otras puses mums ir katram kaut kādas zināmas spējas, ka mēs visi kopā tad veidojam arī to, ko mēs nosaucam par draudzi. Romiešiem 12. nodaļā no 6. līdz 9. panta mēs te varam lasīt. Kad pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužās saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas, kalpošanā, spējas mācīt, mācīšanā, pamācīšanas spējas, pamācīšanā. Kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Un turpat tālāk nākošajā nodaļā vēstulē romiešiem ir šāds pants. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jā, tas arī tāds ļoti augsts aicinājums, uz ko aicināta ir draudze. Protams, lūkojoties no vadības līmeņa, kā vajadzētu būt tai ideālai draudzei, šķiet, ka tur vajag iesaistīt pilnīgi visus. Jā, varbūt pat vienādā veidā. Ir, piemēram, mums arī tāda grāmatiņa, jā, visu draudzes locekļu iesaiste. Laba grāmata, dažas idejas tiešām tur ir tādas, kuras arī būtu vēlams, lai tās būtu arī vietējā draudzē redzamas un aktīvāk cilvēki iesaistītos. Bet arī ir skaidrs, ka pilnīgi visus nekad iesaistīt nevarēs. Un pēc tam, jo katram ir savi talanti, savas spējas. Jā. Atgriežoties atpakaļ pie šī modeļa, kur ir pirmais numurs ir tā vietējā draudze, otrais numurs ir tā vadītāji un trešais tā ideālā draudze. Jā, varbūt tas visu draudzes locekļu iesaiste piedara vairāk pie tā trešā, pie ideālā, ne tik daudz kā pie vietējā. Varbūt. Protams, būtu jauki, ja tiešām tur varētu tas būt gluži kā zobratiņi, visi darbotos, vai arī kā šajā īsajā klipā, es ceru, ka viņš aizies. Tā, aizgāja. Ka mēs visi tā kā šie robotiņi, zobratiņi, visi dotos un uzvarētu, iesistu vārtus, un vadītāji mums tur pieregulēt, kur mums kādi varbūt kaut kas tur sabojājies, kaut kas nokrīt. Un tas viss tā varbūt būtu jauki, bet nevienmēr ir šis iecerētais, izdomātais, jā, kalpošana ar prieku, tas ir jauki, bet ir atšķirīgie redzējumi. Un cik bieži ir gadās tā, ka ir kaut kādi plāni, kaut kādas ieceres, bet tiek daudz runāts par kaut ko. Ir dažādie šie redzējumi, bet viņi kaut kā netrāp mērķi. Un iznāk tā, ka ir sapulces, ir atbrauc ārzemju
lektori, viņi mums stāsta, viņi ir, līdzekļi ir iztērēti, bet, kad paskatās to reālo efektu, kaut kas tā kā netrāpa. Un kāpēc? Jā, kāpēc? Tāpēc, ka ir šie dažādie skatījumi, kā izveidot to ideālo draudzi. Jā. Te nav tā, kā kāds būtu varbūt kļūdījies vai darīt ko nepareizi, jo vadītājiem ir savs redzējums, plašāks, vietējai draudzē ir savs vietējais redzējums. Un kā atrast šos saskaņas punktus, kā tad to izveidot? Jā, tas nav tik vienkārši, jo bieži vien tie skaistie plāni, ieceres, ieguldījumi, viņi nepiepildās tikai dēļ tā, ka nav kas iesaistās. Cilvēki paklausās, jā, labas idejas, visi jauki, bet viss paliek tā, kā tas ir. Kā draudzē te darboties šeit? Jā, dažreiz pat rodās spriedze, konflikti, jā, kurš ir stiprāks, kurš uz kuru pusi aizvilks, jā, kā tad tu to ideālo draudzi, to skaisto draudzi izveidot. Jā, skumīgi jau veidojās šādas spriedzes un šādi konflikti, un ir šie kopējie redzējumi nekādīgi neveidojās. Tas varbūt nāk par labu ļauniem spēkiem, kas attiecīgi padara draudzes vājākas, un rezultāti jau ir redzami, ka ir draudzes, kurās ir maz bērnu, maz jauniešu, un vēl jau vairāk tādu, kas paliek draudzē, arī nav daudz, un draudzes pamazām noveco un pamazām iznīkst. Iet draudzes locekļu skaits aizvien mazāks un mazāks. Šis ir tas ceļš, kas ir ļoti daudzās Eiropas valstīs arī notiek, un arī Latvija nav izņēmums. Mums ir ļoti daudz mazu draugu, kuras paliek aizvien mazāks, un ja mēs nelūkojamies plašāk, jā, arī ar Jelgavas draudzi var notikt līdzīgi. Tas ir, protams, labi, ka mums ir vēl bērni, ir jaunieši, bet ir vajadzīgs plašāks mērogs, plašāks skatījums, iesaistīšanās. Apostols Pāvils raksta par Kristus miesu. Draudze ir Kristus miesa. Mēs visi esam iesaistīti tajā. Protams, katrs ar savām spējām, nevelti tur apostols Pāvils runā par rokām, kājām, acīm, ausīm. Viņš tur arī raksta, jo kā miesa ir viena, un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jā, mēs esam visi kopā. Jā, gan vietējā draudze, gan vadītāji, gan ģenerāla konference. Jā, visi patiesībā esam viena draudze. Tikai varbūt ir šie dažādie skatījumi, kurus ir nepieciešams saskaņot, līdzsvarot, jā, lai šie labie plāni tomēr īstenotos. Turpat tālāk 1. korintiešiem 12. nodaļā mēs lasām, bet Dievs locekļus ir nolicis miesā, ik viens savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa un katrs pats par sevi locekļi. Jā, protams, šie rakstvieti neatceļ šo te, kā ir 20% iegulda un panāk to, ka ir šīs 80%, jā, un ka ir mazāk to, kas varbūt aktīvi iesaistās kalpošanās un ir vairāk redzami.
Bet tas jau neatņem svarīgumu pārējiem tam 80%. Jo kur tad paliek miesa? Jā, visi kopā. Un arī vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā var šādus pantus lasīt. Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tātad šī draudze eksistē, tā jau ir. Jā, varbūt ir kādas krunkas, vainas, kāds traips, trūkums. Tas viss ir jāatstāj, un lūk, te arī pats Kristus šķīsta, mazgā, kā mēs lasām šajā pantā, lai draudze būtu svēta un bez vainas. Nav tā, ka tā ir ideālā draudze, kur kaut kad tikai būs, bet tā ir esošā, vietējā draudze, un pie tās Kristus darbojās. Vēl arī tas, kā Kristus vēlās būt savas tautas vidū. Kādā veidā? Kas tad būs šis Kristus klātbūtnes simbols, ka viņš ir klātesošs savai miesai? Viņš ir galva, mēs esam locekļi, mēs esam šī Kristus miesa. Kas ir šis simbols? Protams, var te teikt, varbūt Bībele, varbūt skaista garīgā dziesma, sveces, vēl kā cilvēki mēdz domāt. Bet patiesībā šis garīgais simbols par Kristus klātbūtni savā draudzē ir piemiņas mielasts. Kur tiek noturēts piemiņas mielasts? Ticībā tur ir klātesošs Jēzus Kristus. Jā, Kristu nevar aizvietot ne maize, ne vīns, tas tikai norāda uz viņu. Un tas ir viņa klātbūtnes simbols. Viņš pats ir klātesošs savā draudzē, caur kalpošanu, un viņš arī mudina mūs uz kalpošanu, arī tā kājmazgāšana, kas ir, tas jau nav tikai tāds rituāls, bet tas ir aicinājums uz kalpošanu, uz vienprātību, vienlīdzību, taisnīgumu savā starpā. Un arī, kad visa draudze kopā ņem dalību pie maizes un vīna, tas arī parāda, ka mums ir viens kungs, viens glābējs, viens pestītājs. Un šī klātbūtne mums visiem ir svarīga. Un ticība izceļ, ka tas pats Kristus, kas bija toreiz augšustabiņā ar mācekļiem, ir joprojām arī mūsu vidū. Jā, viņš ir glābējs pār visiem, kopā ar savu draudzi, reāliem cilvēkiem, reālās mūsu vajadzībās, neizdomātās, bet pa īstam. Un arī šis ten modelis, viņu gan var visādīgi veidot, visādīgi attiecināt, tā vietējā draudze, vadītāja, ideālā draudze. Zinām mērā tas jau arī kaut kur pat arī, ja liek tajā vieninieko jūdi, otrā Jēzus Kristus, 3 debesu valstī, to mēs arī redzam evaņģēlijas stāstā, arī šis pats viss ir. Jā, tas tev neparāda, ka te kāds būtu slikts, nepareizs, bet gan, ka te ir miedarbība, jā, un vēlme, lai viss veidotos labāk. Arī atklāsums grāmatā šis tēls, ar ko mēs bijām iesākuši, jā, tā ir realitāte, kurā mēs atrodamies, jā, protams, caur simboliem ilustrēta, bet tomēr tur, kur ir Kristus, tur ir viss drošāk. Tas nekas kā tumšie spēki uzbrūk, bet Kristus tuvumā ir visdrošāk. Draudze ir aicināta būt kopā ar Kristu, draudze ir aicināta apliecināt viņu, saņemt arī viņa svētības, saņemt viņa pamācības, saņemt iedrošinājumu, jaunu spēku virzībā tālāk. Lai arī tie skaistie mērķi, plāni un ieceres kādas ir, lai tiktu īstenotas. Tiešām, lai Dievs mūs uz to svētī un to vada. Un kad ņemsim dalību arī piemiņas mielastā, lai Kristus ir tas,
kas mājo mūsu sirdīs un mūsu draudzē kopumā. Lai visas nesaskaņu ēnas, lai ir noliktas malā, un lai viscaur pār mums valda Kristus gars. Viņam lai gods. Āmen.